Pēteris iznāca laukumā. Tūlīt cīnīsies divi pārstāvi Exertus Rigenzijas kluba cīnītāji. Tiesneši izvēlēs, kuru viņi skaitīs. Un maršals Konstantīns iedos kādam. Tātad, gatavi? Cīnītāji gatavi? Cīņu! Aiziet! Skatītāji atbalstam cīstojas arī. Šeit mēs redzam, ka viņi ir draugi un kluba biedri, bet viens otru nežēlo, jā. Jo stiprāk sitīsi savu draugu, jo stiprāk viņš... Jo vairāk arī baidīsies pretinieki. Jā. Весело их, что чужие боязнь, как говорится. Но здесь Петерис довольно уверенно представит Янниса. В силу роста, наверное. Яннис тоже не легенький. Но Петерис все-таки видно, что он и по росту немножко выше, и килограммов побольше. Я думаю, Яннис выбрал просто такую выжидательную позицию, чтобы в конце взорваться и отыграть все очки. Яннис частенько, у него такая стратегия, вот он в голени попадает. Priekšām sit pa kājām, pastāsti vairāk. Principā, viduslaikā nesita tā pa kājām. Tas ir sports. Jā. Šeit mēs sitam, lai saņemtu punktus. Bet, ja iesist pa pliko kāju, cilvēks nestaigās šajā dienā. Sirdsprātīgi, jā. Tā cīņa ir 2 minūtes. Un redzam, ka tomēr 30 kg virsū viņi dot arī savu prespēku. Palika mazāk nekā 1 minūte. Palikusi vēl mazāk 1 minūte. Ok, un redzam, ka tomēr cīstoņi arī gan ir saguruši, jo 30 kg ir virsū, un ar viņiem ir jāsit no visu spēka. Redzam to, ka viņi arī nežēlo viens otru. Cīņa notiek, līdz pirmā masanība laikam. Nē. Tik tālu. Tik tālu nebūs, jā. Ok. Vēl tieški 10 sekundes. Stop! Ok, tad līdās tiesneši saskaitīs, kas vinēja. Ļoti labs tāds variants, kur atstāt agresiju, pētīt vēsturi. Nāciet. Tātad, kur var rudniekus atrast? Vladimir, pastāsti vēlreiz. Šī cīņa uzvarēja Pēteris. Apsveicam viņu. No rekord draugi viens otru apskāja, viss kārtībā. Cīņa notika draudzīgi.